Sajūro, es tevi mīlu, meitiņ, tu esi to pelnījusi, māte sauca, kamēr čačāze cēla augšup. Viņai aprēba galvu skatoties uz vergiem tik tālu apakšā. Viņa taču nekad nebija bijusi augstāk kā maza būdama, kad tēvs viņu turēja uz pleciem. Lai tev labi iet, čačāze, mēs tevi vienmēr atcerēsimies, kašķis uzsauca. Vai tās bija asaras viņa acīs? Necik daudz jūtu meitene nebija redzējusi savu varenā tēva sajā, taču nebija vajadzīgs smaidīt vai raudāt. Dažreiz tā, ar acīm, tēvs parādīja, cik čačāze viņam mīļa. Viņa māja pretīm vecākiem, māsām un brāļiem, bet tad pacēla acis augšup. Runāt bija aizliegts līdz brīdim, kad tas tiks atļauts. Cik dīvaini aprauts un neveikls, kā mātes pirkstili, kā šis īsais nodomātais teikums. Lai vai kas nāktu, bet vārdi tur būs iekšā. Daudz vārdu, un tas, ko vārdi izsaka, plašāka ala, plašākas istabas čačāzes prātā, to noteikti varēja pateikt labāk, un viņa uzzinās kā. Beidzot terase bija klāt, un trīcošām kājām čačāze kāpa pāri malai, pagriezusi seju pēc iespējas projām no vergiem, lai tie neredzētu viņas izteiksmi. Uzreiz bija saprotams, kāpēc tā jādara. Kalpus čačāze pazina kopš bērnības. Viņa spēja iedomāties, kā izskatījās uz terases, bet viņa nekad nebūtu domājusi, ka viņi no vidukļa uz leju būs klāti ar vidēji labu audumu, kas samērā brīvi ietvēra viņu gurnus un kājas. Uz pēdām viņiem bija kaut kas pēc izskata cietāks nekā audums. Vasarā tas varēja pasargāt no sakarsušā akmens un smiltīm, it kā viņi visu laiku staigātu pa paklāju. Nu, tagad ātri iekšā, klausi kalponēm un dari visu, ko liek, muti ciet, vecākais kalps teica klusā balsī. Vārdi bija parupji, bet balsī jautās skumjas. Nē, līdzjūtība. Čačāzes sirds sarāvās. Viņa iegāja pa durvīm, kas aiz viņas tika aizvērtas, un paskatījās divu kalpoņu acīs. Abas bija pusmūža un viscaur klātas ar audumu, bet no viņu vidukļiem audums nokarājās, nevis sadalījās divos gabalos, ieskaujot kājas. Tas bija labs audums. Vai tiešām kalponēm deva tik labu? Čačāze bija domājis, ka šie audumi paredzēti zemākajiem kungiem un smalkākie, tādi kā nepabeigtais zilais baķis karaliskajai ģimenei, bet šeit nu bija divas kalpones, augstākas par vergiem, bet zemākas par kundzēm, tīri labos audumos. To, ka audumu liek kalpam virsū, to šuvēja nezināja, bet kaut kāda jēga jau tam bija. Kalpi uz terases bija apsakti tikai apakšpusē. Ak, noteikti, lai no apakšas izskatītos, ka viņi bija kaili. Nekad viņus neredzēja zemāk par vidu. Pacēl rokas uz augšu un turi muti ciet. Viena kalpoņa nelaipnā balsī čačāzei pavēlēja, un viņa tūlīt darīja, kā likts. Arī viņai tika uzlikts tāds nosedzošs audums, bet tas neietvēra vidukli. Meitene jutās kā lielā maisā, kur glabāja dzijas. Šis audums nemaz nebija labs, tas koda viņas nepieradušo ādu un kļuva pavisam karsti. Čačāze ļoti lēni, nemanāmi nopūtās. Kundzei neko tādu virsū neliktu, un ar kundzi tā kalponis nerunātu, pat ne ar topošo kundzi. Tad čačāze jau to nezināja. Nezināja, bet tā kā iedomājās, tur atkal bija kaut kāds vārds. Viņu veda pa gaiteni līdz istabai, kas neapšaubāmi bija vannas istaba, taču šī bija vanna vienam vergam, kalpam, kundzei. Te audumu atkal noņēma un čačāzē lika kāpt ūdenī, tik tīrā kā dzeramais ūdens. Šis bija pilnīgi caurspīdīgs, ne brūngans un smirdīgs kā lielās vannas ūdens. Tā gan bija kundziska apiešanās un čačāze galīgi samulsa. Kalponis pavilka audumu uz rokām augstāk un sāka meiteni mazgāt. Viņa sažņaudza plaukstas, nekad neviens viņai nebija tā pieskāries. Šitā tik traki nesmird, viena kalpone teica. Ai, viņas visas smird, bet paskaties uz matiem,
Tas viņai noderēs, otra atbildēja. Tā bija kalpu valoda, bet saprast bija viegli. Čačāze izslējās vannā un, nesakot ne vārda, iešrakstīja putaino ūdeni abām kalponēm sejās. Pirmā iespiedzās un pacēla roku sitienam, bet otra sāka smieties. Paskat, šitā ir no gudrajām. Liec viņu mierā, priekšniece viņu savaldīs. Viņas turpināja dusmās trīcošo čačāzi mazgāt, līdz viņai jau likās kāda tiks nobērsta un mati izrauti ar saknēm. Paskaties, kundzīte, uz ūdeni un tad nosodi, laipnākā kalpone teica, pastumjot baltās putas projām. Ūdens bija brūns. Čačāze vakar bija mazgājusies, taču ūdens bija brūns. Viņa jūta seju sakarstam. Kalponis viņu piecēla un ieveda citā istabā, kur lika kāpt otrā vannā. Meitene sekoja kā sapnī, kā sliktajā sapnī, kur viņu vēroja sieviete ar tumšajām acīm. Milzīga seja aizsedza zilo plakanumu un skatījās uz čačāzi, kura bija viens. Tikai šajos sapņos viņa bija viens. Tagad viņu bija 3. Un tas bija kaut kas jauns, ko vajadzētu izbaudīt. Taču otrā mazgāšana pagāja kā sliktajā sapnī. 3. vannā čačāzi mazgāja bez ziepēm, lai dabūtu nost putas, un tad ilgi bērze ar mīkstu baltu, bieza auduma gabalu. Tas krāsu beidzot nemainīja. Es pirmo reizi mūžā esmu tīra, meitene pie sevis nodomāja. Viņa nožēloja, ka šļakstījusi ūdeni kalponēm sejās. Ja viņas bija tik tīras, tad, protams, ka čačāze viņām likās smirdīga. Kaut drīkstētu atvainoties, bet atļaujas nebija. Viņa paskatījās laipnākajai kalponei sejā un nolieca galvu. Ir jau labi skuķīt. Tagad uzvilkšu tev šito kleitu, izķemmēsim matus un varēsi iet pie priekšnieces. Uzvilkt kleitu. Tas bija uzlikt audumu. Čačāze mēģināja atcerēties šos vārdus, kamēr viņai uzlika vienkārši auduma kleitu. Šī bija viduklī cieša un neērta, bet audums nekoda. Tad kalpone paņēma. Viņa paņēma tādu darbarīgu, kādu čačāze pati bija izdomājusi. Viņa sāka to laist cauri meitenes slapjajiem matiem, ieziežot tos ar kaut ko tādu, kas padarīja matus slidenus. Jā, šī ir ķemme. Es zinu, ka tu tādu uztaisīji. Citādāk matus vajadzētu griezt nost būtu savēlušies. Es jau teicu, ka esi gudra. Tikai iegaumē to, ka būt gudrai, tagad nozīmē klausīt. Nerunā ar viņu, priekšniecei nepatīk, otrā izrādīja. Priekšniece. Tāda, kas pa priekšu. Tāda, kura zināja labāk, varbūt tāda, kas mācēja labāk, kura rādīja pa priekšu. Tas nebija vārds, tas bija amats, kā šuvēja, audēja, pinēja, rakstītāja, bet nebija laika domāt. Ej tur iekšā un tagad gan netaisi jokus. Čačāze nolieca galvu kalpoņa priekšā un iegāja pa nākamām durvīm kā sapnī, atkal kā sapnī. Tik daudz vannas istabu un tad cita istaba, bez vannas un priekšniece. Čačāze gandrīz nokrita zemē, bet pamanījās atvērt durvju sānus. Viņā raudzījās vienkrāsainā, ļoti vienkārši auduma kleitā, uzvilkta pusmūža sieviete, mazām tumši brūnām acīm un biezām uzacīm. Nē, neskanēja labi. Kleita uzvilkta vai kā bija pareizi? Nāc tuvāk, apsēdies uz šī krēsla, šādi. Sieviete piegāja pie dīvainas koka lietas un apsēdās uz plakanas tās daļas, bet viņas kājas palika uz grīdas. Priekšniece atspieda muguru par taisnu dēli ietaisis aizmugurē. Čačāze atlaida durvju malu un grīļodamās devās pie otras tādas pašas lietas. Viņa mēģināja atdarināt sievieti brūnajā kleitā, taču viņas gurni jutās dīvaini pēc sēdēšanas uz grīdas. Viņa turēja kājas kopā tāpat kā priekšniece, kur sēdēja uz krēsla brīvi, lai gan ļoti taisnu muguru. Poza tomēr bija ārkārtīgi neērta.
Tu pieradīsi. Pilī neviens uz grīdas nesēž. Tagad tu drīksti runāt, bet nemēģini būt pārāk gudra. Kurš domāja, ka ir gudrs, tas negrib mācīties, bet tev jāmācās būs daudz. Čačās gribēja atbildēt. Viņa nezināja, ko teikt. Tās tumšās acis, stūrainā kā akmenī veidotā seja. Es esmu Kolhonga. Kad es tev kaut ko saku, un tev nav nekā cita, ko teikt, tu saki jā, Kolhonga, vai jā, priekšniec. Jā, Kolhonga. Tas bija ļoti neparasts vārds. Varbūt tādus deva kalpiem, bet kāpēc tad vergi varēja nest karaliskās ģimenes vārdus vai tiem līdzīgus? Čačāze sastinga aizturējusi elpu. Nē. Vai tiešām, vai tad tik ļoti? Padalies ar to, ko tu tikko atskārti. Runā. Es nezinu, ko nozīmē atskārst. Saprast un nemelo. Es arī nemelošu un neteikšu, ka es vienmēr zināšu visu, bet tu drīz atskārtīsi, ka es redzu tev cauri. Tu zini, ko tas nozīmē. Kad Kolhonga skatījās uz Čačāzi ar tām tumšajām acīm cietajā sejā, viņa zināja. Tā nav karaliskā ģimene. Ja bet kalpi nesā kleitas, tad neviens mums nerādītu karali un karalieni kailus. Jūs izmantojat mūsu taisītos audumus kleitām. Kolhonga piešķieba galvu. Pareizi. Un tu tāpēc labi saproti, ka arī viņu vārdi nav karaliskie. Tāpēc tev mans vārds liekas neparasts. Kāpēc? Vairāk par šo vienu vārdu Čačāzes prātā nebija, bet priekšniece viņu saprata. Jums tas liek labi pasmieties. Tie ir aktieri, tādi kā bārdi, bet cilvēki, kur izliekas, ka ir kāds cits, lai citus izklaidētu. Kas ir cilvēks? Tagad Kolhongas sejā noraustījās miesa. Viņai nepatika tas, kas bija jāsaka. Viņai nemaz tas nepatika. Tu esi cilvēks. Es esmu cilvēks. Aktieri, bārdi, citi kalpi, vergi un lordi, arī īstais karalis ir cilvēki. Mēs esam cilvēki, Zajūro. Kas ir? Ai! Kolhongas mirklīgā nedrošība pazuda un viņa pasmīkņāja. Lai mēs pildas kalponi sauktu par Čačāzi, par firņu, ņērpu, šaškažu vai kādā citā tikpat idiotiskā vārdā, par šļērku. Kaut Kolhonga būtu atklāti smējusies, bet viņa skai skatījās ar tām mazajām brūnajām acīm un smīnēja kā kalpi redzot skaistu meiteni. Tava māte bija skaista. To viņa visiem stāstam, tie nav meli. Mēs pat viņai jau iedevām vārdu, lai nebūtu jālīto riebīgais joku vārds. Kāds ir manas mātes vārds? Šļērka. Viņa izrādījās daudz par stūbu, lai viņu uzņemtu pilī, špērnus gan viņa sarežģoja ar gašķi. Viņu mēs negribējām, jo pārāk nevaldāms. Un kāds būtu manas mātes vārds, ja jūs viņu paņemtu? Zajūro jautāja. Nango, bet ko tas dod? Vai tev patīkās, ka Nango? Nē, bet tas nav vergu vārds. Vienalga nepatīk. Tas atgādināja priekšnieces pašas vārdu, tikai vēl sliktāk, taču Zajūro. Viņa zināja, ka vienmēr bija bijusi Zajūro. Pilī, pasaulē varēja būt tik daudz vārdu, cik smilšu graudu alā, taču viņa bija tieši Zajūro, un Kolhonga tur neko nevarēja padarīt. Viņa nevarēja noslēpt šo vārdu. Priekšniece nevarēja Zajūro neatdot viņas īsto vārdu. Kas es esmu? Viņa jautāja. Nekas. Kas es būšu? Kolhonga pasmaidīja, taču pat viņas smaids bija karsts kā nokaitāts akmens. Tikai tagad Zajūro pamanīja, ka šajā istabā nebija karsts. Gaiss nekustējās, bet kleita meitene nekarsēja. Šeit bija patīkami vēss kā īsajās ziemas naktīs. To mēs vēl redzēsim. Kundze tu, protams, nekad nebūsi. Tu vari kļūt par kalponi vai atgriezties vergu pasaulē. Viens taču nav atgriezies.
Tu iedomājies, ka pastāv tikai viena vergu ala. Man likās, tu esi gudra. Kurš tad taisa mēbeles, piemēram, šos krēslus? Kurš gatavo stēles, ko nolaiž audēju alā? Kalpi? Mums tādām muļķībām no laika, mums jākalpo kungiem. Zīurā aizvēra acis un viņas prātā viena aiz otras parādījās daudz salas pilnas ar vergiem. Cilvēkiem. Katrā darīja citu darbu, un kādām no tām nonāca izbrāķētie kalpi. Tikai tur zināja, kā bija pilī ar vēsu gaisu. Un no kurienes nāk bērni? Zīurā jautāja, neatverot acis. Kad vergu bērns saslimst pirms sācis pa īstam runāt, mēs viņus paņemam ārstēt, un mēs tiešām izārstējam tos, kurus varam. Bet atpakaļ mēs dodam tikai dažus, pasakam, ka nosprāga. Citus mēs apmainām palām, lai jūsu draņķi asinis mazliet atšķaidītu. Tā kā baseinā, ko jūs saucat par vannu. Mēs pielījam mazliet ziepju, lai atšķaidītu smaku pēc tam, kad tur ir nedēļu peldējušies kungi, un pēc tam vēl mazgājušies zemākie kalpi. Zīuro padusis sāka kņudēt par spīti vēsumam istabā. Viņa negribēja vērt vaļā acis, lai nebūtu jāredz Kolhongas smīnas, taču cik ilgi sēdēt acīm ciet kā muļķei. Meitene paskatījās uz priekšnieci, bet viņa vis nesmīnēja. Tagad Kolhonga klusi smējās. Asaru noritēja pār Zīuro vaigu. Viņa to visu jau zināja. Nevis zināja, bet tur bija vārds, kā ir domāt, ka kaut kas ir stingri domāt, bet ne pavisam droši. Kā to sauc, kad doma ir tik stipra kā tāds pavadiens, kas ir mazliet sliktāks nekā citi, bet pietiekami labs, lai to tomēr liktu audumā? Aizdomas, nojauta. Tev bija aizdomas par to, ko es stāstu, vai ne, Zīuro? Jā. Jā, Kolhonga. Bet es zināju, ko gribu teikt jā. Ja tu saki tikai jā vai nē, tad šie vārdi ir jāpapildina. Tas nav labs stils. Tas ir kā jāuzvedas pareizi, ja gribi būt augstākas kārtas kalpone. Un ja es negribu? Zīuro nezināja, ko viņa gribēja. Gribēt nozīmēja domāt, ka bija izvēle. Gribēt tāpat vien bija sapņot ar acīm vaļā. Varbūt iespļaut priekšniecēs sejā un tikt iemestē citā alā. Bet tad viņai bija jāiespļauj sev pašai sejā, jo viņa zināja, bet tāpat iekāpa grozā. Kolhonga neko neteica, tikai skatījās Zīuro ar savām mazajām melnajām acīm. Meitene nezināja, kur likt rokas. Istaba bija pilna visādu lietu, ko viņa nesaprata, tāpēc acis pievērsās kaut kam tādam, ko vergi pazina. Kolhongas kleita bija pavisam vienā krāsā, lai gan zemākajām kalponēm tās bija izrakstītas. Tomēr tad zeltainās lampas gaismā sievietes kleitas augudumā iezaigojās smalki satīna pavadieni. Tā bija gan izrakstīta, ļoti labi izrakstīta, taču izšķuvuma tonis bija tieši tāds pats kā pamata audums. Atšķīrās tikai diega tekstūra, liekot izšķuvumam viegli mirdzēt, kaut tas nebija brokāts. Kāpēc, lai kāds ko tādu gatavotu? Kolhonga netaisījās paskaidrot. Paskaties uz to sudraba lietu, kas stāv zaļā kociņa galā. Tas viss ir dzīvs, kā cilvēki. Tas nedomā, bet tam var būt bērni. Tas griežas pretīm gaismai un dzer ūdeni. Vai tas tev kaut ko atgādina? Zīuro skatījās uz brīnumaino lietu. Viņa nekad nebija redzējusi neko dzīvu, kas nebija cilvēks. Taču āņurgs bija dziedājis, ka ja nu esot citi vergi, citi kalpi, citi kungi. Meitene nekad gan nebija iedomājusies, ka kaut kas dzīves varētu izskatīties tik ļoti atšķirīgs un pat nemaz nedomāt. Tā ir sajama. To izšuja tikai ar sudraba brokātu. Ļoti rets augsts šajā vietā, importēts. Tas ir ievests no citurienes. Zīuro ātri pagriezis galvu uz Kolhongu. Jautājums, kāpēc viņas kleita bija brūna, kāpēc smalkais izšuvums neizcēlās pazudu no viņas galvas. No citas pils? Vēl tālāk, no citas pasaules. Zīuro pamāja, kunkulim krūtīs dauzoties pret ribām.
Viņa nezināja, cik liela bija šī pasaule, ko kalpi pieminēja. Droši vien pasaules bija lielas un vairums notikumu kalpu dzīvē notika šajā pasaulē, kur atradās mūsu pils. Bet bija arī citas pasaules. Kāpēc, lai nebūtu? Varbūt arī smalkus diegus ieveda no citurienes. Sajūro pievērsās dzīvajām lietām. Tā ir faiere. To var izšūt jebkurā viena zieda krāsā. Tā liekas ir zilvoja, ko parasti izšuja visās krāsās reizē, pat ne parastajās ziedu krāsās. Tie ir ziedi, un tie zaļie tiem apakšā, tur ir lapas. Jā, tās visas ir zaļas vai zilas vai brūnas, dažreiz tās izšuja bez zieda. Kāpēc šeit uz lapām ir ziedi? Kohongas seja bija kļuvusi gaišāka, viņas acis vēl šaurākas, bet elpa ātrāka. Viņa neatbildēja. Un kas tas ir? Viņa teica, norādot uz zilu ziedu. Tā ir sajūrvana. To izšuja visos zilajos toņos, tam ir saikne. Sajūro piecēlās un viegli aizskāra šo brīnumu. Tas bija stingrs, bet noteikti trausls. Un izplatīja gaisā skaistu smaržu. Dzīvs. Tas griezās pretīm gaismai un dzēra ūdeni, un tam varēja būt bērni. Zils, tik ļoti zils, it kā tas būtu vairāk zils nekā viss cits, it kā tas būtu zilā lieta, tāda, kas ir zils un nekas cits. Pēkšņi stingri rokas atvēra Sajūro plaukstu un atrāva viņu no zieda. Es tev teicu sēdēt. Meitene metās atpakaļ pie krēsla un apsēdās, lai cik neērti tas nebija. Viena viņas plauksta vēl atcerējās Sajūrvanas pieskārienu, otra Kohongas. Tās bija dažādas lietas. Nē, tās bija dažādas kaut kas cits. Bet viss, ko Sajūro nemācēja pateikt, tika aizstāts ar vārdu lieta. Droši vien kalpu un kungu valodās to visu varēja nosaukt labāk, noteikti. Jūs mums esat atņēmuši vārdus, meitene teica, skatoties uz Kohongu, kuri stāvēja pie sienas, kur bija ziedi un lapas. Viņa pamāja, pirmo reizi smaidā atņirdzot iedzeltenus zobus. Jā, šie ir augi. Cita veida dzīvība nekā cilvēki. Ir arī daudz lielāki, bet tādi, kas nezied. Vēl ir dzīvnieki, fejas, un vēl ir dievi. Kohonga cieši saņēma Sajūrvanu un lēni to atrāva no pamata, tad saplēsa gabalos. Sajūrā skatījās mierīgi. Bija citas Sajūrvanas, tāpēc tas nesāpēja. Ja bija citi cilvēki, bija citi augi. Nevarēja tā būt, ka šis bija vienīgais augs. Tam bija bērni, pat ja augi nedomāja. Tie droši vien juta un mīlēja un tiem sāpēja, bet Sajūro jau bija sapratusi, ka daļa ēdienu bija augi. To sajūta bija līdzīga, un ziepēs bija augi. Tas smaržoja pēc augiem, ziediem. Sapņodama par augiem Sajūro pasmaidīja, bet Kohongas seja kļuva gluži sarkana. Es pārāk gudrs savam pašslabumam. Es tā nedomāju. To mēs redzēsim. Jā, priekšniec. Sajūro krūtīs nebija bijis spītības, taču tagad tā tur radās. Kohongai likās, ka Sajūro par viņu smējās. Varbūt viņa gribēja, lai meitene raudātu par nogalināto augu, bet viņa redzēja acu priekšā visus tos ziedus un lapas, ko viņa mācēja izšūt uz auduma. Tie bija īsti, dzīvi. Tie dzēra ūdeni un tiem bija bērni. Tie nemaz nebija kā cilvēki. Tie nāca no citvietas. Varbūt citvieta bija ļoti liela. Tā radīja jūtas, kas bija lielākas par alu un mannas istabu. Varbūt lielākas par šo pasauli. Varbūt tās sniedzās tik tālu, kā tā pasaule, no kā nāca Sajemas. Vai varbūt šie augi bija importēti? Vai tiem patika, ka viņus atveda uz šo pili?
To Zajūro nezināja, bet viņa mīlēja jautājumus, kas radīja sajūtu, ka tur apakšā bija jauni vārdi. Kohonga skatījās uz Zajūro tā, it kā gribētu arī viņu saplēst gabalos, bet to viņa nedrīkstēja. Priekšniece arī bija kalpone. To neviens nebija teicis, bet tā tas bija. Kundze tā ar Zajūro nenoņemtos, un viņai nebija atļauts meiteni sabojāt.